Top 5 instrumenti no Parkside, kur ir darbināma ar bateriju. Mans personīgais top 5. Ja tev interesē instrumenti, kur darbināma baterija, kādam no taviem esošajiem vai nākošajiem projektiem, skaties šo video tālāk, iespējams, palīdzēšu tev atrast pareizo. Sveiks, mans dārgais velo un ne tikai velo draugs. Ir klāt atkal pārdām otrdienu, un te atkal es ar savām 5 eiro monētām par šodienas tematu. Tā kā man ir neliels mazs fetišs uz instrumentiem, man ļoti patīk visādas lietas, kuras darbojas ar baterijām un kuras man nodara arī ikdienā, tad šodien runa būs tieši par to Parkside instrumenti, kurus tu vari nopirkt Lidlā, un mans top 5, kuri ir nonākuši manā instrumentu kastē. Un sāksim mēs šo video ar instrumentiem, kurus es izmantoju mazāk, līdz instrumentiem, kurus es izmantoju visbiežāk, kura man ļoti patīk. Snībā man viņi visi patīk. Nevelkam garumā un ķeramies pie lietas. 5. manā instrumentu kastē ir ar bateriju darbināmā pulēšanas iekārta. Viņa ir 6 ātrumu, ļoti parocīgs verķis, tad, ja tev vajag izpulēt mazas švīgas, kuras nav dziļas. Tad, ja švīgas ir dziļas un ir kārtīgas, manuprāt, nekas nav labāks par kārtīgu lielu pulējumu aparātu, kas ir ar elektrību darbināms. Šis ir tāds kā plāksters. Numur 4 ir ierīce, kur es pirku īstenībā priekš karbona remontiem, bet pēdējā laikā es viņu izmantoju aizvien biežāk sasalušu slēdzeņu atsaldēšanai. Šis ir ar akumulātoru darbināms celtniecības fēns, kuram ir tāda pati baterija kā iepriekš redzētajai pulēšanas iekārtai. Ļoti parocīgs tad, ja tev ir sasalis. Tad, ja tev ir sasalušas, piemēram, slēdzens durvīs vai slēdzens jumta kastē, kā man tas nerad notiek. Bet šo te verķi es pirku priekš sveķu sasildīšanas, remontējot karbonu, tad, kad man tas ir vajadzīgs, plūstošāks. Ļoti labs, man patīk. Un numur 3 ir varonis, kur tu noteikti esi redzējis daudzos video, skrūvmašīnu, ar kuru es parasti urbi ārā kniedz, vai vienkārši urbi caurums. Ergonomika nav tāpat ērtākā, bet priekš tā, cik man te viņš ir vajadzīgs, ir ļoti labs. Ir 2 ātrumi, tik daudz, cik man vajag izurbt kniedas, viss funkcionē perfekti. Man viņš patīk un strādā ļoti labi. Numur 3. Numur 2. Es gan gribēju likt viņu pirmajā vietā, jo es viņu izmantoju visbiežāk. Es viņu ielikšu pie numur 2, jo man ir makits viens tāds pats izstrādājums. Tie, kur ir bijuši pie manas ciemos uz nomu vai uz iegādi, noteikti redzējuši. Ar šādu te aparātu es skrūvēju klāt jumta šķērstīņas pie automašīnu jumtiem. Viņš ir diezgan vājš. Rakstīts, ka skrūvē līdz 10 Nm, pie 3 viņš principā ģības nost. Tādai vieglai pieskrūvēšanai ir ļoti labs aparāts, standarta uzgaļas tu ieliec iekšā un aidā. Maza baterija, maziņš un parocīgs. Kā sekundārais instruments šis tiek izmantots ļoti bieži un tieši uz darba galda. Nu, un kurš tad mums ir numur 1? Pagājušā gada viens no labākajiem pirkumiem ir ar akumulātoru darbinām leņķa slīpmašīnu, jeb tautā sauktais fleksis. Maza ripa, griežās ļoti labi. Tu noteikti viņas redzēsi dažos video, kur es slīpēju nost kniedes vai skrūves. Manuprāt, perfekts aparāts tad, ja tev ir vajadzīgs pieslīpēt, nozāģēt nost kaut kādu mazu skrūvi. Tev ir slinkums vilkt ārā lielo leņķa slīpmašīnu, drīkstas viņu sauks pa fleksi. Un ja tev ir slinkums vilkt ārā fleksi, pagarinātāji, atkal vadi, manuprāt, perfekts risinājums. Viena lielākā problēma, ar kur pagaidām es esmu saskāries, bet es vēl viņu neesmu atrisinājis, ir ripas iegāde. Es nezinu, kur var atrast tādas mazas ripiņas. Ja tu zini, kur var nopirkt šādu te mazu flekšu ripu, raksti komentāros, būšu baigi priecīgs uzzināt, kur es tādu var nopirkt. Es cenšos to izmantot ļoti saudzīgi, lai man nav jāsāk meklēt šī te ripa, kur es nevaru atrast. Perfekts aparāts. Paldies, ja noskatījāties šo video. Tik tālu, ka es pasaku paldies, un tu neesi nolicis pirmajās 15 sekundēs. Es ceru, ka šis te video būs iedvesmojis tev pievērst uzmanību Lidl nepārtikas katalogam un nobedīt arī kādu instrumentu sev, kurš iespējams noderēs tev kādā no taviem nākošajiem projektiem. No pieredzes var teikt, tik slikti viņi nav priekš mājas darbiem un taviem do-it-yourself projektiem perfekts risinājums. Kā redzi, es tos izmantoju bieži un daudz, principā citu vairāk, citu mazāk, bet viņi visi vēl ir dzīvi, visi strādā. Man nekāda baigo sūdzība līdz šim pagaidām nav. Paldies tev vēlreiz un tiekamies kādā no nākošajiem pārdomu otrdienas segmentiem video vai rakstveidu formā. Atā!